Vakara pasaciņa. Kādās mājās reiz bērniņi, brālītis un māsiņa kopā ar savu tēti sarunājās. Viņi runāja kā ik vakaru par visu un jebko, no sirds uz sirdi. Viņi klausījās viens otrā un pamanīja arī to, ko parasti ikdienas trokšņos daudzi cilvēki nepamana. Un tā nu šajā reizē tētis, palūkojoties savu bērnu sejās, ieraudzīja, ka viņa mīļā meitiņa ir mazliet saskumusi. Viņš piegāja klāt, samīļoja savus bērnus un pajautāja savai meitiņai, kas gan ir noticis, vai pastāstīsi? Un viņa meitiņa sacīja, ka viņa ir sabēdājusies par to, ka kāds cilvēks, kas viņai šodien jautāja, kā tev klājas, nemaz viņu neuzklausīja pēc tam, kad meitiņa gribēja pastāstīt. Nu redz, kā ir, teica tētis abiem saviem bērniem. Tas ir tas stāsts, ko atceraties, reiz jau jums biju sacījis. Mēs reiz jau bijām runājuši par to, ka tad, kad cilvēku pasaulē viens otram uzdod jautājumu, kā tev klājas, tad ir godīgi ne tikai uzdot šādu jautājumu, bet arī sagaidīt atbildi, lai cilvēks, kam tas tiek jautāts, arī atbild un sajūt, ka viņu dzird, viņu jūt, viņu uzklausa. Šajā reizē, mana mīļā meitiņa, tu piedzīvoji, ka kāds cilvēks izdarīja negodīgi. Nav godīgi uzdot jautājumu, ja netiek gaidīta atbilde, vai ne? Jā, tā ir, sacīja bērni, un viņi klausījās tālāk tēta stāstā. Es gribu jums šajā vakarā izstāstīt kādu savu dzīves atmiņu. Un tieši par šo, kā tev klājās, kādā tādā reizē, kad es lūgšanā ar Dievu sarunājos, es pamanīju to, ka tad, kad Dievam uztica visu, kas uz sirds, iestājās dziļa, ļoti dziļa miera sajūta. Un tad pēc tam, kad savu lūgšanu esmu sacījis Dievam, tad atgriežoties cilvēku pasaulē, ir ļoti viegli atšķirt to, kad cilvēki runā no sirds un kad cilvēki ir pavirši un negodīgi. Jā, tā ir vēl viena dzīves mācība, ka tad, kad mēs veidojam attiecības ar radītāju, mēs daudz labāk protam, tā teikt, lasīt cilvēkus un viņu darbus, viņu vārdus, viņu motīvus. Kā tas ir lasīt cilvēkus, ierunājās Dēliņš? Tas ir tā, ka tu klausies, tu redzi, tu dzirdi, tu uzdod jautājumus un tu saņem atbildes. Un tad, ja kādā no reizēm, kad tu esi uzdevis godīgi jautājumus cilvēkam, tu nesaņem atbildes, tu spēj nolasīt šī cilvēka sirdsapziņu. Un ir arī tādas reizes, kad cilvēki var tavā klātbūtnē ne tikai neatbildēt vai arī pat atbildēt, bet var arī izlikties. Un lūk, esot kopā ar radītāju, ka tu ieraugi un iemācies to, kas ir patiess, īsts un taisnīgs, tad tu spēj atpazīt arī izlikšanos. Un lūk, te mēs atgriežamies, manu mīļo meitiņu, manu dēliņu, arī pie tava stāsta. Pie tā stāsta, kur tu teici, ka tev šodien kāds cilvēks pēc tam, kad bija uzdevis jautājumu, kā tev iet, tā arī neuzklausīja tavu atbildi. To attieksmi sauc par izlikšanos, un jūs, mani bērni, ziniet, ka pasaulē ir daudzi tādi, kas izliekas. Viņi runā it kā pareizus vārdus, bet šie vārdi nenāk no sirds. Un tai pašā laikā es gribu jums sacīt, mani bērni, jūs zinat ļoti daudzas reizes, un vakaros un rītos, dienās, un dažkārt arī naktīs, kad jūs uzmostaties, ka esmu bijis jums blakus. Un mēs runājām no sirds uz sirdi, lai jūs vienmēr un uz visiem laikiem atcerētos to, kā tas ir tad, kad jūsu sirdīs, tā teikt, deg liesmiņa, mīlestības liesmiņa, kura skan kā skaista dziesmiņa, kas atsaucās un tevī un manī, katrā no jums, mani mīļie bērni. Un tā šajā vakarā, kad esmu šo stāstu ar jums runājis un pārunājis, gribu, lai arī tad, kad tu dosies čučēt, tu atcerētos, ka arī tad, kad tu uzdodi jautājumu kādam otram cilvēkam, kā tev klājās, atceries, ka ikvienam cilvēkam šai pasaulē ir svarīgi ne tikai jautāt
Un ne tikai saņemt atbildes, bet arī piedzīvot to, ka cilvēks tiek uzklausīts, sadzirdēts, un kad ir sarunas no sirds uz sirdi. Paldies Dievam, man un jums, mani bērni, šādas sarunas ir bijušas. Un es jūsu tētis, kas stāstu jums šovakar, tāpat arī citiem bērniņiem, ļoti ilgojos, lai šādas sarunas būtu jums un mums visiem atkal uz tikšanos, mani mīļie bērniņi, jau jaunajā rītā un jaunajā vakarā un kādā nākamajā stāstā, kurā mēs runāsim atkal, tāpat kā parasti, tāpat kā agrāk, senajās dienās, no sirds uz sirdi. Ar labu nakti!